Naļādas Broļa Kozlovska, esmu psihoterapeite, un tāpēc savā ilgadējā praksē, strādājot ar pacientiem, esmu izstrādājusi speciālu vingrinājumu kompleksu veģetatīvās distonijas ārstēšanai, kas norit 5 nedēļu garumā, bet šobrīd gribu jūs ieskatam parādīt vingrinājumus, kas būs pirmajā nedēļai. Pirmās nedēļas vingrinājumiem, tad, kad jums būs jāsasprindzinās, tad atcerieties, kad jūs ieelpojat, aizturat elpu un sasprindzināties, un pie izelpas atslābinat ķermeni. Un tā sākam. Pirmais vingrinājums. Nostājies taisni, pēdas kopā. Sēžas muskuļi saspringti un rokas saliktas namastē. Zods pacelts un tagad izpildi elpošanu. Dziļi ieelpo caur degunu un aizturi elpu. Sasprindzini visu organismu. Centies izskaitīt līdz 10, tad izelpo caur muti un atslābinies. Vingrinājumus veicam vismaz 15 reizes. Ielpa, elpas aizture, sasprindzinā organismu. Vēlreiz izelpo caur muti. Tagad nākamais vingrinājums. Sākuma stāvoklis tāds pats kā pirmajā vingrinājumā. Pacel rokas virs galvas. Saliec plaukstes kopā, sakrusto īkšķus. Ielpo, sasprindzinies un pacel pēdas no grīdas. Noturi sasprindzinājumu līdz 10, un tad izelpo un atgriezies atpakaļ uz grīdas. Vēlreiz ielpojam, aizturam elpu, paceļamies no grīdas, aizturam līdz 10, izelpojam. Tagad nākamais vingrinājums, 3. Sākuma stāvoklis tā kā 2. vingrinājumā, bet nedaudz noliecamies pa labi. Dziļi ieelpojam, aizturam elpu, noturi šo pozu sasprinzinājumā. Tagad izelpo un atgriezies sākuma stāvoklī. Vēlreiz noliecamies pa labi, ieelpojam, aizturam elpu, sasprindzināmies, cenšamies katru vingrinājumu noturēt līdz 10. Izelpojam, atgriežamies sākuma stāvoklī. Katrs vingrinājums jāizdara vismaz 15 reizes. Tagad 4. vingrinājums. Tas pats, tikai tagad mēs noliecamies pa kreisi. Ielpa, noturam, aizturam elpu, sasprindzinamies, izskaitam līdz 10, izelpojam, atgriežamies sākuma stāvoklī. Vēlreiz ielpojam, noliecamies pa kreisi, aizturam elpu, cenšamies noturēt līdz 10, izelpojam caur muti. Nākamais vingrinājums, 5. Pagriežamies no sāniem, lai redzams, rokas aizvirzām uz muguru, sakrampējam rokas stingri kopā un tagad abas rokas cenšamies stiept uz aizmuguri, ieelpojam,
Sasprindzinām organismu, rokas, stiepjam, aizturam elpu. Tagad atslābināmies, izelpojam, rokas gar sāniem noliekam, bišķiņ atpūšamies. Vēlreiz ieelpojam, sakrustojam rokas, aizturam elpu, rokas stiepjam uz aizmuguri. Cenšamies noturēt elpu līdz 10. Izelpojam, rokas gar sāniem. Šis vingrinājums jāatkārto vismaz 15 reizes. Nākamais vingrinājums ar seju pagriezties, nostāties taisni, nedaudz pēdas platāk par pleciem, rokas ir uz gūžām. Tagad bišķiņ ieliekties ceļos, lai ceļi būtu mīksti. Ar ieelpu sasprindzina visu organismu un turi, it kā kājas gribētu vēl pavirzīt vēl platāk. Noturi elpu vismaz 10 sekundes. Tagad izelpa, izpūt elpu, atslābinies, atkal ieņem stājas pozu. Vēlreiz ieliecamies ceļos, sasprindzināmies, ieelpojam, aizturam elpu. Izelpojam, atslābinies, sākuma stāvoklis. Nākamais vingrinājums ir tāds pats, kājas paliek tāpat platāk par pleciem, iesēžamies vairāk ceļos un rokas noliekam uz ceļiem. Dziļi ieelpam elpu, sasprindzināmies, aizturam elpu līdz 10. Atslābināmies, nostājamies stāvus pie izelpas. Vēlreiz iesēžamies ceļos, plaukstas virs ceļiem, aizturam elpu, ieelpojam, noturam līdz 10. Izelpojam, nostājamies taisni. Nākamais vingrinājums. Vēlams pagriezties no sāniem, tad tāpatās ieliecamies ceļos, bet izstiepjam rokas uz priekšu. Tagad dziļa ieelpa un aizturam elpu un noturam šo pozīciju 10 sekundes. Izelpojam, nostājamies taisni. Vēlreiz nosēžamies, dziļi ieelpojam, aizturam elpu, izelpojam, nostājamies taisni. Katru vingrinājumu atkārtojam 10 līdz 15 reizes. Šis bija 8. vingrinājums. Nākamais vingrinājums mums būs no mugurpuses, pagriežoties priekšā, iedomājoties sienu. Rokas uzliekam tā, it kā būtu siena priekšā. Un tagad mēs sasprindzinājamies, bišķiņ iesēžamies ceļos. Un domās, ieelpojot, stumjam sienu projām. Ieelpa, elpas aiztura līdz 10. Izelpa, atgriežamies stāvus. Vēlreiz ieelpojam, ceļus ieliecam, spiežam sienu no sevis projām pie ieelpas ar aizturi. Viss organisms sasprindzināts. Noturēt 10 sekundes. Izelpa, nostājamies taisni. Pēdējais 10. vingrinājums. Ceļam gaisā un saliekam augšā virs pleciem aiz muguras. Cenšamies rokas turēt pakaušu rajonā. Tagad ieliecamies ceļos, ieelpojam, aizturam elpu,
un nofiksējam, noturam 10 sekundes. Izelpa, nostājamies taisni, rokas gar sāniem. Vēlreiz paceļam rokas gaisā, ieelpa, iesēžamies ceļos, aizturam elpu, noturam sasprinddzinājumu, izelpa, atbrīvojamies. Paldies par vingrinājumiem! Tie bija pirmās nedēļas vingrinājumi vegetatīvās distonijas regulēšanai.